mopēdas kolekcionēju jau daudz gadus. Jā. Tas ir viens no manas kolekcijas, tikai viens. Nu, beigās tādi retāk palikuši, teiksim. Šis koka minītis, jā. Tā saucamais koki, viņam nav amortizatoru. Jā. Kura gada viņš ir? Aptu. Kaut kāda 80. gada. Jā. Kaut kāda 80. gada viņš ir. Jā. Kura gada viņš tev ir? Skaitās 86. 86. Nu, atsaucoties uz reklāmas aicinājumu, velkam no šķūņa ārā un braucam. Jā. Nu, principā tas arī tas stāsts. Izlaidu pārā, atradu dzirksteli, ielēju benzīnu. Ielaidu vai ne? Tad tikai tagad šogad pirmo reizi izvilki? Jā, viņš nogulēja šķūnī kādus 11 gadus. Nemeloju. Baigi. Tā. Nu, un izrādās iet. Un pirmo gadu zelta mopēdu braucienā? Šādā braucienā, jā. Man jau sen bija tā kā doma, bet, nu, laikam, šodien ir tā diena. Skaidrs, ka viss tā diena. Esmu turists, kas tikpat kā katru savu brīvu brīdi brauc kaut kur. Tikko biju Baltkrievijā, vakar atbraucu ar mopēdu, arī biju Minskā, biju Vicepskā, biju Magiļovā, biju Pabrīvskā pilsētā. Jā. Un braucu, un man viņš ir, tā kā dieviņš man stāvēs blakus, viņu nopirka metālužņu placī pa 12,50. Ļoti labi. Kādiem 5 gadiem nokrāsēja baltās detaļas, diemžēl, tikai baltās detaļas. Un, 12,50. Un super, labas emocijas un foršs turistā aprīkojums. No kurienes pats esi? No Balviem. No Balviem. No Balviem, jā. Šeit pirmoreiz, diemžēl, bet izskatās braukšu vēl. Ir ļoti forši, ka tik daudz to latviešu, kas to dara un prieks, lai izdodas. Ļoti forši. Super. Nu, kas tev cilvēki lēst ap 200-300 braucējiem? Vismaz pēc smakas tā likās. Jā, braucām cauri. Ir rītīgs eko brauciens. Jā, šodien ir tiešām eko. Eko. Jā. Prieks.